Sveicināti starp rindām, un ar jums atkal ir Filips, un šodien ir atkal laiks parunāt par Fantasy Premier League. Šodien parunāsim par Fantasy Premier Leagues aktualitātēm, par galveniem notikumiem 9. tūrē, par mūsu labāko minilīgas uzvarētāju, un kā arī nedaudz padomu un knifiņi Fantasy Premier League. Chelsea pret Arsenālu 2-2. Diemžēl Arsenālam ir novērojams kritums. To es varu saistīt ar Odegaarda. Ne vienmēr augstāko sniegumu to varēja novērot gan International breakā, gan spēlē pret Chelsea. Aston Villa sagrāva West Ham un Douglas Luiss ar dubli. Watkins kā parasti uguņo. Dažiem varētu likties, ka šī spēle būtu ar minimālu vārtu guvumu, bet 4-1 Aston Villa un Unai Emery parādīja, kas ir uzbrukošs un pretuzbrukošs futbols. Pārējās spēles īpaši bez pārsteigumiem. Haalands beidzot iesita golu, un pārējās spēles bija diezgan paredzamas. Tātad par labākiem transferiem uz Game Week 10, kā top tīru, kā labākos transferus es noteikti gribētu nosaukt Aston Villas spēlētājus. Pirmajā vietā tas būtu Olijs Watkins, otrajā vietā tie būtu aizsargi Cash ar Digni, un trešajā vietā es ieliktu pussargus kā Diaby, kurš diemžēl neparādīja sevi no labākās puses pret West Hamu, un Douglas Luiss, kurš atzīmējās ar dubli, kurš sit pendeles, kuram ir ļoti labs tālsitiens. Šie būtu galvenie 10. tūras transferi, gan arī Lutonas mednieki. Arī gribu vērst jūsu uzmanību uz Arsenāla spēlētājiem, jo būs vieglāks kalendārs. Saka ir atpakaļ. Gabriels, Vaits, Zinchenko. Šie spēlētāji būtu noteikti galvenie punktu nesēji, un es būtu pievērsis uzmanību tieši viņiem. Un Liverpools spēlētāji, protams, acīm redzamais Salahs, pirmā vieta starp visiem midfielderiem. Protams, arī Douglas Luiss, Nuņes un Diogo Jota. Šie spēlētāji ar lielāku iespējamību startēt pamatsastāvā. Un, protams, viens no must-have spēlētājiem aizsardzībā, cena pret kvalitāti Cimikas. 4,5 miljoni, iespējams cena paaugsies līdz 4,6 līdz pat 4,7 miljoniem, un līdz 13. janvārim droši šis spēlētājs nesīs jums punktus par Liverpoolu. No Manchester City, kā parasti, Alvarez, cena kvalitāte, cena ir ļoti pakāpusies, un arī mans favorīts John Stones, aizsargs, kurš pieslēdzās uzbrukumiem, nevienmēr ar 60 minūšu spēles laiku, bet varat izskatīt viņa kandidatūru. Un atceramies arī par mid-range vai budžeta midfielderiem, kas būtu Gordons no Newcastles, Pedro Neto no Vilkiem un jaunoieviedums pēc spēles ar Arsenālu Palmers. Tas cilvēks izpilda pendeles, ir aktīvs uzbrukumā, cena ir ļoti pieņemama. Es būtu izskatījis viņa kandidatūru, ja jūs gribat savā komandā kādu no budžeta midfielderiem. Un tagad, kā parasti, par Premier Leagues knifiņiem. Es kā piemēru vienmēr ņemšu savu komandu. Šobrīd rezultāti ir viduvēji, Latvijas mērogā tie ir nedaudz augstāk par viduvējiem. Un sākšu par 9. tūri. 80 punkti, teiksim, nav labākais rezultāts, ir novērojams kritums no 10. vietas uz 15. Latvijā un saglabāja vietu mūsu mazajā līgā. Tātad par spēlētājiem, kuriem es atbrīvojos, tas bija Šērs un Ārčers, respektīvi nāca Gabriels un Alvarez. Nākamo tūri 10. spēlēšu kā, teiksim tā, no uzbrukuma un vēlos sagaidīt vairāk punktus nekā 9. game weekā un, protams, pavirzīties nedaudz augstāk Latvijas mērogā.
Tātad man ir divu veidu stratēģijas un stratēģiju attīstības savai komandai. Viens ir vairāk piesardzīgs, bez -4 punktiem, un otrais ir vairāk agresīvs. Tātad piesardzīgais ir sagaidīt 11 tūri, atbrīvoties no Sonā, iekļaut Saku komandā un Diabī vietā ielikt Mitomu. Tad man atkal paliek Djukūrs un īsti nezinu, ko ar viņu darīt. Gordons labs risinājums, bet nevienmēr tas ir labākais. Otrais variants, kurš ir riskants un kurš ir agresīvs, uz spēli Newcastle un Arsenālu pagaidīt vai paņemt Trippiera vietā Cimikasu. Tas man atbrīvos manevru un iespējas viduslīnijā, kur es varēšu nomainīt Djukūru un nomainīt Madisonu, iekļaujot Saku un Mitomu viņu vietās. Šī stratēģija, man liekas, ir vairāk aktuāla, vairāk agresīva. Man būs ļoti spēcīga viduslīnija, Brightonā ir labs kalendārs, Saka, kā es vienmēr esmu teicis, ir must-have spēlētājs. Bet, diemžēl, jā, Madisons no šī spēlētāja vajadzēs šķirties. Es tomēr gribu paskatīties, kurš izpildīs 11 metru soda sitienu Tottenhamai. Un no tā arī izvēlēšos savu stratēģiju. Un tagad par mūsu mini-līgas uzvarētāju. Tā ir komandā Alojas Lokomotīve ar 107 punktiem. Artūrs ar diezgan pieticīgu aizsardzību, tikai 3 cilvēkiem savāca 20 punktus. Tas ir Trippiers, Walkers un Romero. Vārtos tas bija Sā, bet galvenais, kas palīdzēja viņam izvirzīties uz priekšu, ir diferenciālis Salahs kapteinis. 2 goli, 3 bonuspunkti. Tas bija ļoti liels lēciens viņam uz priekšu mūsu minilīgā un arī Latvijas kopējā vērtējumā. Viduslīnijā Artūram ir stratēģija ar vienu budžeta midfielderu, kas ir Netu, pārējie ir top un mid-range viduslīnijas spēlētāji, kuri viennozīmīgi vienmēr nesīs punktus, bet to viņš panāca ar ļoti drosmīgu gājienu, izslēdzot Haalandu no savas komandas. Priekšā ir Alvarez ar Watkinsu, kuri šobrīd cena pret kvalitāti šiem spēlētājiem ir daudz reiz labāka nekā Haalandam. Apsveicu tevi vēlreiz, Artūr, un cerams, ka tu cīnīsies arī par top vietām gan mūsu mazās līgas ietvaros, gan Latvijas ietvaros. Uz šīs nots mēs pabeidzam mūsu raidījumu. Sekojiet mums, lieciet laikus, komentējiet, prasiet kaut kādus jautājumus. Es būšu ļoti priecīgs jums atbildēt. Tiksimies pēc nedēļas! Vai tu zini to sajūtu? To adrenalīnu pirms starta? Spriedzi pirms pēdējiem metriem? Satraukumu pirms pēdējā metiena? Klusumu pirms pēdējā sitiena? Un uzvaru. To jūt tikai drosmīgie. Ienāc BetSafe un sajūti uzvaras garšu jau no pirmās likmes. BetSafe, jo uzvara sākas ar drosmi.